Sveiki, klausītāji! Šodien ar jums esmu Ieva Feldmane. Dzīvojam laikos, kuros drošības tēma rūp gandrīz katram. Kā varam pasargāt sevi, savu valsti un tās brīvību, lai mēs katrs un kopā kā sabiedrība turpinātu attīstīties? Īsta drošība nav iedomājama bez godīguma un savstarpējās uzticēšanās. Šodien mans viesis ir Valds Kalniņš, Latvijas Universitātes docents, politoloģijas doktors, viens no vadošajiem labas pārvaldības un korupcijas novēršanas ekspertiem Latvijā un OECD reģionā. Runāsim par to, kāpēc caurspīdīgums un ētika nav tikai formālas prasības, bet principi, kas ir svarīgi mūsu kopējās labklājības un demokrātijas aizsardzībai. Runāsim par to, kāpēc caurspīdīgums un ētika nav tikai formālas prasības, bet principi, kas ir svarīgi mūsu kopējās labklājības un demokrātijas aizsardzībai. Sveiks, Vald! Sveika! Klau, pastāsti lūdzu, ko nozīmē īsti korupcija pret korupciju, lai mēs saprotam, ar ko mēs šeit vispār nodarbojamies un par ko mēs gribam parunāt. Īsā, starptautiski bieži izmantotā korupcijas definīcija ir varas ļaunprātīga izmantošana personiskam labumam. Tas izklausās ļoti drastiski. Tā tiešām tā vienmēr ļoti ir. Īsi. Principā jā, jo, ja mēs paņemam kukuli, lai izdarītu kaut ko, kas mums nav jādara, vai neizdarītu kaut ko, kas ir jādara, tad tas ir tieši tas, ko mēs darām, savu varu izmantojam, lai gūtu šo te labumu personisko. Pārsvarā dažādi korupcijas gadījumi tieši tam arī atbilst, tā vai citādi. Protams, tā definīcija fokusējās uz to cilvēku, kam ir tieši tā vara. Tur bieži vien korupcijas gadījumos var būt iesaistītas arī citas personas, teiksim, tas, kurš dod to kukuli, tam varbūt nav tās varas, bet tas grib iegūt kaut kādu arī sev attiecīgi labumu. Dalībnieki var būt dažādi iesaistīti, bet kopumā tas centrālais, tas kodols ir, varas ļaunprātīga izmantošana. Kā es kādreiz jokojoties saku, tikko tu cilvēkam kaut ko uztici, kas ir ar kaut kādu vērtību, tā potenciāli rodas iespēja, ka tas cilvēks var arī tev pievilt un šo te uzticību neattaisnot un to, kas viņam ir uzticēts, izmantot savam kaut kādam labumam. Un kā tu šobrīd raksturotu Latvijas situāciju korupcijas jomā, vai kādā virzienā mēs ejam, vai viss ir slikti? Es domāju, ka mēs pēdējos gadus nekur sevišķi neejam. Skaidrs, ka Latvijā mūsdienās korupcijas situācija ir daudz labāka nekā tā bija 90. gados, nekā tā bija vēl pirms gadiem 20 un 15, jo savulaik tā joma bija visnotaļ mežonīga un situācija Latvijā. Tagad es domāju, ka daudzi ierindas pilsoņi nemaz tā personiski pat nesaskarās ar kaut kādām korupcijas izpausmēm. Tā kā tādā ziņā ir bijis ļoti būtisks uzlabojums, bet no otras puses es domāju, ka jau savus gadus 10 nekas tādā politikas pretkorupcijas ziņā nemainās, un tā situācija ir nostabilizējusies. Bet vajadzētu mainīties kaut kam? Jebkurā gadījumā mums ir sabiedrības uztvere, kur, piemēram, biznesa pārstāvi apmēram 2/3 aptaujās pauž pārliecību, ka Latvijā korupcija ir izplatīta. Un tas vien jau, es domāju, norāda uz kaut kādu problēmu, kad cilvēki tā domā. Jo tas pats par sevi ir riska faktors. Ja cilvēks domā, ka apkārt ir daudz korupcijas, tāda situācijā, kur viņam radīsies pašam kaut kāda iespēja gūt labumu no korupcijas, tad šīs viedoklis, šis priekšstats var būt kaut kas, kas pagrūž cilvēku tajā nelabajā virzienā. Jo, ja jau es esmu pārliecināts, ka visapkārt ir tā korupcija daudz, ko tad es būšu tas godīgais muļķis, kurš no kaut kāda labuma atteiksies? Un šāds apsvērums var būt kaut kas, kas pagrūž tādu šaubīgu cilvēku tajā korupcijas virzienā. Tāpēc
jā, kaut vai šis vispārīgais viedoklis ir pats par sevi liecina par problēmu. Gan jāsaka, ka Eiropas Savienībā diezgan daudzās valstīs ir diezgan augsts uztvers līmenis par korupciju. Tā ir arī tāda mūsdienu laikmetiezīme. Izklausās arī diezgan trauksmaini dzīvot ar sajūtu, ka cilvēki tev apkārt krāpjās. Tā kā arī tādā ziņā tā korupcijas uztver var būt tāda nedrošības sajūtu veicinoša. Tā, ka tu nevari uzticēties cilvēkiem, paļauties. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un viena no lietām, ko tas veicina, ir neusticēšanos valsts iestādēm, un ir gadījumi, ka tā neusticēšanās valsts iestādēm tiešām rada problēmas. Teiksim, ja es neusticos tiesību aizsardzības iestādēm, tad tas man var atturēt kaut kādā situācijā no ziņošanas par kādām noziedzīgām rīcībām, tāpēc, kad es neesmu pārliecināts, es paziņošu, un tad vai varbūt viņi neko ar to nedarīs, ar to informāciju, vai varbūt viņi kaut kur to faktu, ka es paziņoju, izpaudīs tur, kur nedrīkst izpaust, un tad kaut kā es cietīšu no atriebības par to. Ir dažādas šādas lietas, kur zemes uzticības līmenis var izraisīt problēmas. Arī tas, piemēram, mazina motivāciju godīgi maksāt nodokļus. Ja man ir tā sajūta, ka tā nodokļos samaksātā nauda varbūt tiks nozagta, tad varbūt labāk, ka es, ja ir iespēja, tad arī nemaz nesamaksāju tos nodokļus. Jā. Tā kā šis priekšstats ir tāds, tāds kājai piesiet smagums, kas visu drusku velk uz apakaļu un bremzē lietas, procesus, neļauj lietām notikt tā, kā viņām vajadzētu notikt. Tas nav tik dramatiski, ka no tā būtu jābaidās, ka tūlīt valsts sabruks vai sabiedrība pilnībā demoralizēsies. Ne tik dramatiski tas nav, bet tā kā tāds faktors, kas visu laiku drusku tur uz apakaļu, tā kā angliski saka, tāds drag, ja, tāds viņš visu laiku pastāv. Un tad, kad cilvēki kādreiz spriež par to, kāpēc, piemēram, ekonomika Latvijā neattīstas tik strauji, kā mēs varētu vēlēties, lai tas notiktu, tad droši vien arī šim faktoram ir nozīme. Tas ir viens no dažādiem faktoriem, kas to ietekmē. Un kāpēc, vai varbūt tā nav, bet vai tas ir valsts drošības risks, korupcijas uztvere vai reāla korupcija? Korupcijas uztvere, jā, bet daudz mazāk nekā reālā korupcija. Reālā korupcija, protams, ir liels risks dažādās dimensijās. Viena ir varbūt vistiešākā tādā izpratnē, ka korupcija rada zaudējumus. Budžeta zaudējums tiek samaksāts par lietām vairāk nekā būtu jāsamaksā un tam līdzīgi. Un tad arī, protams, tā lielā nauda, ko Latvija iegulda aizsardzības jomā, arī var tikt iztērēta, lai atlīdzinātu kukuļus un tam līdzīgas lietas. Ja? Tāda veida zaudējums. Otra lieta, protams, ka arī korupcijas, tādas pietiekami izplatītas korupcijas apstākļos, ja ir kaut kāda daļa publiskajā sektorā, kas ir tāds demoralizēts korupcijas ziņā, tad, protams, šāda vide ir arī daudz labvēlīgāka dažādai citu valstu naidīgai darbībai. Korumpētu cilvēku tu var nopirkt par naudu, lai viņš kaut ko dara, bet korumpēts cilvēks arī var tikt vispār paņemts īsā saitītē, lai viņš kalpotu nevis valsts interesēm, bet lai viņš kalpotu, teiksim, potenciālā ienaidnieka interesēm.
Ja cilvēks, kurš ir sācis ņemt kukuļus, vispār ir tādā pietiekami viegli īsā saitītē turams, šantažējums un tā tālāk. Kas no drošības viedokļa, protams, ir ļoti, ļoti liels risks. Un kā šo risku, es nezinu, man ir īstenībā bailīgi iedomāties to, ka arī mūsu sabiedrībā gan jau ir cilvēki, varbūt, kur ir šajā saitītēs visticamāk, bet par laimi mums ir kaut kādas sistēmas, kaut kādi līdzekļi, kā mēs varam atšķitināt un saprast, ka kur notiek korupcija vai šis cilvēks ir darījis kaut ko koruptīvu, bet var īsumā pateikt, kas ir tie mehānismi, kā mēs uzturam šo drošību no korupcijas, šos riskus, kā mēs viņus kontrolējam valstī. Ja neskaita to, ka korupcija būtu jāizmeklē kā noziegums un jāsauc tie cilvēki pie atbildības, kas, protams, izdodas tikai kaut kādā noteiktā gadījuma skaitā un bieži vien neizdodas, tad ir arī citi mehānismi. Viens mehānisms, kam vajadzētu atsijāt šādus korupcijas dēļ šantažējumus cilvēkus, ir tā procedūra, ar kuru tiek piešķirt pielaidu valsts noslēpumam. Amatos, kas ir būtiski valsts drošībai, pārsvarā šī pielaida valsts noslēpumam vienā vai otrā pakāpē ir nepieciešama. Un tas ir tas process, kurā vajadzētu spēt dienestiem identificēt, ka tas cilvēks ir kaut kādā veidā šantažējams, atkarīgs, ar augstu risku, ka viņš ir tāds. Un tad šī pielaide nebūtu dodama. Protams, kā tieši šīs novērtējums notiek, to no malas mēs detaļās nezinām. Ja? Tas ir pietiekami slepens process. Bet tas ir vēl viens tāds mehānisms, lai tos drošības draudus varētu ierobežot. Un arī, es nezinu, salīdzinoši nesen ir ieviests trauksmes celšanas mehānisms. Kā tas strādā, vai tas strādā? Ko tas nozīmē? Trauksmes celšana nozīmē to, ka cilvēks ziņo par pārkāpumiem, kurus viņš redz ar savu darbu saistītā vidē. Tas kādreiz var būt tieši par pārkāpumiem, kurus izdara kolēģi vai priekšnieki. Citreiz tas var būt arī saistībā ar gadījumiem, ja es esmu, tikai kā līguma darbinieks vai arī, varbūt piegādātājs kaut kādās, biznesā, un es redzu šos pārkāpumus. Bet jebkurā gadījumā trauksmes celšana ir, ka es ziņoju par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar manu paša darba vidi. Un te, protams, lielā bīstamība tam cilvēkam, kurš to dara, ir, ka viņam atriepsies par to, ka viņš ir ziņojis. Tas ir galvenais risks, un tas ir iemesls, kāpēc izšķirties par trauksmes celšanu ir bieži vien personiski ļoti nozīmīgs lēmums, un arī tas prasa lielu uzticēšanos, ka tevi atbilstoši šim te pašam trauksmes celšanas likumam aizsargās, ka tavu identitāti sargās. Tāpēc arī ļoti svarīgi tā uzticēšanās tām institūcijām, kurām cilvēks ziņo, lai es zinātu, ka varētu paļauties, ka es paziņošu. Un ja tas ir korupcijas novēršanas birojs, vai ja tas ir valsts ieņēmuma dienests vai cita iestāde, tāpēc, ka par trauksmi var celt ne tikai par korupciju, bet arī par citiem pārkāpumiem. Viens no biežākiem iemesliem, kāpēc Latvijā cilvēki ceļ trauksmi, ir, piemēram, nodokļu nemaksāšana. Tad jā, lai es to darītu, man vajag pārliecību, ka tie cilvēki, kuriem es paziņošu,
savus pienākumus trauksmes celšanas jomā, un tā trauksmes cēlēja aizsardzība īstenos pareizi, atbilstoši likumam. Un vai šobrīd es varu justies droši par to, nu, teiksim, attiecībā pret knabu, vai cilvēkiem ir pamats satraukties un neziņot šobrīd, jo, nezinu, kā tu domā? Nu, ja mēs runājam par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju KNAB, tādu dramatisku gadījumu, kas būtu zināms, ka viņi ir izpauduši ziņas par cilvēkiem, kas ir ziņojuši, man nenāk gluži atmiņā. Bet, tas jebkurā gadījumā ir, protams, uzticēšanās jautājums. Tāds, vai neviens no malas tev nevarēs pateikt tādu 100% garantiju, ziņo un viss būs perfekti. No malas to tā neviens nevar pateikt, ja. Tā kā atkarīgs arī ir no institūcijas, no tās iestādes. Jo ir mums bijuši arī slikti gadījumi, sliktas pieredzes, kad ne ar knapu saistībā, bet kad cilvēki ir ziņojuši tai pašai policijai, un pēc tam ātri vien ir atklājies, kurš ir bijis tas kurš ir ziņojis, un tā informācija ir aizgājusi tālāk. Cerams, ka policija ir izdarījusi secinājumus, un tas vairs tā neatkārtosies, bet tas ir uzticēšanās jautājums jebkurā gadījumā. Uzticēšanās un pretkorupcijas tēmas mēdz piesaukt bieži un izmantot šo terminu caurspīdīgums, atklātība. Un bieži vien, es arī esmu, ja godīgi, sastapusies ar to, tad, kad es runāju par šiem terminiem un to, cik svarīgi ir atklātība un caurspīdīgums un godīgums. Es mēdzu saskarties ar nedaudz tādu kā cinismu vai nogurumu. Un es gribētu, lai tu paskaidro, kāda tieši vai atklātībai, caurspīdīgumam ir kaut kāda nozīme uz to, kā mēs uztveram korupciju Latvijā un kāda tā ir, uz to, vai mēs viens otram varam uzticēties, un mums, protams, gribās uzticēties viens otram vairāk un arī institūcijām. Un kas tas vispār ir un ko tas nozīmē? Stāstīt tagad visiem visu, tas ir caurspīdīgums. Varbūt tu vari šo atšķetināt, lūdzu. Ļoti daudz jautājumu, bet jā, man interesē tavs kopējā nostāja. Tā abeces mācība ir, ka caurspīdīgums ir viens no galvenajiem līdzekļiem korupcijas novēršanai. Jā, tas vēl nāk no Amerikas, tāds teiciens, ka korupcija nemīl saules gaismu, un ja tu uzspīdini kaut kur saules gaismu, tad tur tā korupcija izzudīs. Un, lai tas tā notiktu, protams, mums ir radīts diezgan daudz, kas atklātības veicināšanai. Piemēram, mēs varam ieiet iepirkuma uzraudzības biroja internetlapā, un tur tālāk mēs varam atrast diezgan daudz informācijas par publiskiem iepirkumiem, kādi konkursi ir izsludināti, kādi ir noslēgušies, kas ir uzvarējuši tajos konkursos, par cik lielām summām un tam līdzīgi. Mēs tā kā to salīdzinoši daudz ko varam redzēt. Mēs arī, piemēram, varam redzēt legālajās jomā, cik daudz cilvēku ir, cik daudz naudas ziedojuši politiskajām partijām, jo tas ir tāds arī tradicionāli bijis uzmanību pelnošs lauks, ja? Jo bažas korupcijas kontekstā ir, ka cilvēki samaksā naudu kā ziedojumu politiskajai partijai, un tad, ja tā politiskā partija nonāk pie varas, tad viņi kaut kādā veidā uz valsts rēķina to finansējumu atlīdzina. Ja? Un viens no preventīvajiem līdzekļiem ir šos ziedojumus politiskajām partijām padarīt atklātus, un arī jūs varat ieiet korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja internetlapā un tur atrast datu bāzi, kur redzēt, cik
cilvēku ir kurai partijai, kādi cilvēki, cik daudz naudas ar kurai partijai ziedojuši. Protams, tā atklātība nevar būt neierobežota vairāk iemeslu dēļ, un viena no tādām spriedzes zonām mūsdienās ir atklātības salāgošana ar personas datu aizsardzību. Piemēram, ir amatpersonām deklarācijas. Valsts amatpersonas katru gadu iesniedz savas deklarācijas, kur ir jānorāda, cik tā valsts amatpersona ir iepriekšējā gadā nopelnījusi no kādos darbos, cik liela ir uzkrājuma valsts amatpersonai, kas tai pieder, tur, teiksim, transporta līdzekļi, kapitāla daļas un tam līdzīgas lietas. Bet tajā pat laikā no tā atklātības viedokļa ideāli būtu, ja mēs varētu kopumā redzēt un pietiekami pilnīgi, vai tas valsts amatpersonas dzīves līmenis, kāds te ir izskaidrojams ar tiem ienākumiem, kas amatpersonai ir. Un to mēs tā līdz galam nevaram redzēt, tāpēc, ka mēs, piemēram, nevaram amatpersonu deklarācijās redzēt, cik daudz nepilngadīgi bērni ir amatpersonai. Mēs nevaram amatpersonu deklarācijās redzēt, kāda ir ienākuma amatpersonas dzīvesbiedram vai dzīvesbiedrei, piemēram. Bet no otras puses mēs zinām, ka reālajā dzīvē, ja cilvēki, iegādājas īpašumus, dzīvokļus, ēkas un tā tālāk, tad bieži vien ģimenes kopīgie ienākumi ir tie, kuriem ir nozīme, izšķiroša nozīme, vai mēs to varam vai nevaram atļauties. Un to mēs nevaram redzēt. Kā īsti mēs līdz galam nevaram no valsts amatpersonu deklarācijām redzēt tādu pilnvērtīgu ainu, vai tie cilvēki, kas atrodas valsts amatos, tā īsti legāli ir varējuši vai nav varējuši atļauties tos īpašumus, kas viņiem pieder. Un galvenais iemesls, kāpēc mēs to nevaram redzēt, ir personas datu aizsardzība. Tā doma, ka, kaut vai šiem pašiem valsts amatpersonu dzīves biedriem ir tiesības uz privātumu. Un te ir tāds kompromiss. Ja, tas ir iemesls, kāpēc tā atklātība nevar būt gluži bezgalīga. Tur visu laiku ir tādi kompromisi. Es esmu, piemēram, arī dzirdējis, sevišķi, ja mēs bišķiņi ievirzamies privātā sektora un uzņēmēja darbības tajā, kur politika satiekās ar uzņēmēja darbību, mēdz teikt, ka tas ir lobijas lobēšana, un mums pastāv arī regulējumi šajā jomā, cik es saprotu, un es nezinu, vai tas ir ieteikums, vai tas ir pēc likuma, ka, piemēram, kaut vai tām pašām amatpersonām viņām ir jādod ziņa, ar ko viņi tiekās, par ko viņi runājuši, vai tas ir tā, vai es kaut ko esmu pārpratusi. Kā tad ir ar to, kur politika sastopās ar privāto sektoru? Jā, Latvijā pirms 4 gadiem tika pieņemts interešu pārstāvības atklātības likums. To likumu nenosauc par lobēšanas likumu, galvenokārt tāpēc, ka deputāti nolēma, ka šim vārdam lobēšana ir pārāk slikta slava, tāpēc saskaņā ar likumu mums nav lobētāji, mums ir interešu pārstāvji. Varbūt, lai klausītājiem būtu skaidrs, kas vispār ir lobētājs. Ja, lobētājs ir persona, kas komunicē ar lēmumu pieņēmēju, lai mēģinātu panākt kaut kādu savām interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu, likumu pieņemšanu tādā vai citā veidā, vai kādu citu noteikumu pieņemšanu, kaut kādas
rīcība politikas izmaiņas piemēram, un tam līdzīgi. Ja es esmu rīdziniece un man gribās, lai manā rajonā ir kāds uzlabojums, piemēram, kāda iela sataisīta, un varbūt es uzņemu kontaktu ar kādu politiķi Rīgas domē un sarunājos un cenšos pievērst uzmanību šai problēmai, ka lūk šo ielu tieši vajadzētu tā kā saremontēt, piemēram, vai to varētu uztvert kā lobēšanu vai interešu pārstāvēšanu? Jā, tikai tieši tā, to varētu tā uztvert tikai no lobēšanas likumu viedokļa. Parasti, ja cilvēks kaut ko kādreiz izdara šādā veidā, sazinās ar kaut kādiem deputātiem un tā tālāk savā vārdā, izmantojot savas demokrātiskās tiesības kā pilsonis, tad to parasti ar likuma prasībām neapkrauj, lai nebremzētu cilvēku iniciatīvu, tīri pilsoniski savas intereses tādā veidā jo aizstāvēt. Iesniegums jau var rakstīt jebkurš un e-pastus. Jā. Lobēšanas likums attiecina parasti uz tiem gadījumiem, kad individi vai organizācijas vai uzņēmumi ar šo nodarbojas sistemātiski. Un, ja jūs ieietu Saeimas mājaslapā un apskatītos tur ir tāds likumprojektu reģistrs, un tur iekšā ir pa lasījumiem redzama informācija, ko kādi individi vai personas vai organizācijas ir sūtījušas kā priekšlikumus konkrētiem likumprojektiem. Tur tādiem strīdīgiem, pretrunīgiem likumiem ir bieži vien ļoti garš tas saraksts. Un tur var redzēt, ka tur ir šie te lobētāji, bieži vien organizācijas, kas to pastāvīgi, sistemātiski dara. Piemēram, mums ir, kā es reizēm studentiem saku, tie lielie varenie organizētie lobētāji, kas Saeimā pastāvīgi parādās ar saviem viedokļiem, gan rakstiski, gan klātienē Saeimas komisijās. Tā kā šīs viņiem nepatiks, bet es Latvijas darba devēju konfederāciju pieskaitu pie lobētājiem. Viņi saka, viņu sociālie partneri valdībai, un ka viņi vēl savu nesaukt par lobētājiem, bet es uzskatu, ka viņi tāpat ir lobētāji. Latvijas tirniecības un rūpniecības kamera vai Latvijas finanšu nozares asociācija. Tas nav nekas slikts, tas ir tieši tas, kas viņam jādara. Viņi apvieno dažādas varbūt privātā sektora, piemēram, pārstāvis, piemēram, vairākus uzņēmumus, darba devējus, un tad viņi tā kā vienojās par savu kopējo pozīciju, un tad to pastāst, piemēram, deputātiem vai runājās ar viņiem. Un viņi to dara atklāti. Katrs, kuru interesē, var apskatīties, ko viņi ir rakstījuši Saeimas komisijām, var apskatīties Saeimas komisiju protokols vai audio ierakstus klausīties un dzirdēt, kā tas notiek. Tā īstenībā lobēšana jau ir tā, kas notiek slepeni. Te atkal tajā atklātībā ir nozīme. Man ir žēl gan saistībā ar to interešu pārstāvības likumu, es teicu, ka viņi pieņēma pirms dažiem gadiem, bet šogad viņu grozīja, un liela daļa no tā likuma īstenošanas mehānismiem, un konkrēti šo te ir īpaši žēl, ka to interešu pārstāvju reģistru, tur tāds ir paredzēts, kad tiek reģistrēti tie cilvēki un organizācijas, kas sistemātiski nodarbojas ar to lobēšanu, tā ieviešana uz vairākiem gadiem ir atlikta. Izpildu var pateikt, ka viņi nevar īsti saprast, kurai iestādei to uzticēt, un nav naudas īsti tā reģistra ieviešanai, lai gan es nedomāju, ka tur kaut kāda milzīga nauda ir vajadzīga. Un tas ir atlikts. Faktiski tā lobēšanas vai interešu pārstāvības atklāšana tagad mums ir tādā brīvprātīgā līmenī. Tas ir žēl. Bet jā, kopumā lobēšanas notiek daudz. Ļoti daudz notiek atklātā veidā, bet, protams, arī notiek slēptā veidā. Piemēram, ja vien valsts pauž kaut kādu nodomu, kaut ko lielu un nozīmīgu
iepirkt, ja nezinu, kaut kādus vilcienus vai kaut ko tam līdzīgu, tad es jums ar garantiju varu teikt, ka dažādu uzņēmumu, kas šo ražo, pārstāvi mēģina uzņemt kontaktus ar attiecīgām tur ministriju amatpersonām un tam līdzīgi, lai potenciāli šo te iepirkumu pavērstu viņiem labvēlīgākā virzienā. Un kā, piemēram, es nezinu, tīri praktiski tas lēmumu pieņēmējs, sevišķi viņš ir ievēlēts, viņš nav profesionāli trenēts novērst korupciju savā varbūt darbā, vai varbūt ir šādi treniņi, es nezinu, bet ko cilvēks, kas ir ievēlēts vai kļūst par amatpersonu, kā tu vari novērst to, ka tevi ietekmē varbūt, nezinu, ne tajā labākajā veidā un varbūt tiešām pavērs savu lēmumu par labu kādam konkrētam uzņēmumam, pārstāvim un attiecīgi, piemēram, pieregulē to iepirkumu noteikumus un tam līdzīgi. Kas notiek ar šo? Pats galvenais jau ir nepieņemt labumus, naudu un citus labumus, kuriem nav īsti leģitīms pamatojums. Ja tev sāk pēkšņi apbērt ar kaut kādiem dīvainiem labumiem, vai tev vai tavs tuvs ģimenes locekļus, tad tos vienkārši nevajadzētu ņemt. Ar to vien jau būs ļoti liela daļa problēmas atrisināta. Tas ir jāapzinās. Vairums cilvēku, kas ieņem valsts amatus, jau nav tik dumi, lai to īstenībā nesaprastu. Ir viens tāds risks Latvijā, un kas tagad atklājās vienā epizodē publiski, kur potenciālās korupcijas apsūdzības attiecībā uz Rīgas siltuma amatpersonām izgāzās, varbūt redzēja ziņās, kaut kur bija, kur tika doti amatpersonai labumi, bet nebija iespējas sasaistīt, ka tie labumi tiek doti par to, lai amatpersona konkrētas darbības izdarītu tā devēja interesēs. Un mums likums ir tāds ļoti prasīgs šajā te ziņā, ka, lai apsūdzētu kādu par kukuļņemšanu, ir nepieciešams pierādīt, ka tas kukuls ir dots par kaut ko konkrēti. Tur es tev iedošu kukuli, un tu par to, pieņem attiecīgi kaut kādu man labvēlīgu lēmumu. Un tā ir problēma, tāpēc, ka dabā bieži vien korupcija nestrādā tādā veidā. Dabā bieži vien korupcija strādā tādā veidā, ka tie noziedzīgie darboņi, kas vēlas uzpirkt amatpersonas, tā tautā sakot, mēdz amatpersonas vienkārši piebarot. Sāk dāsni dot kaut kādas dāvanas un radīt brīnišķīgas kaut kādas piepelnīšanās iespējas, nesaistot to ar kaut ko, es tev, tu man, es vienkārši ar tevi iedraudzēšos. Vienkārši labas attiecības. Labas attiecības, un to labo attiecību ietvaros es tev sākšu kaut kā baigi dot kaut kādus labumus, kas varbūt nauda vai pakalpojumi vai kaut kādi, tur ceļojumi apmaksāti vai kaut kas tāds, vai kaut kādi darījumi, kas ir nesamērīgi izdevīgi tev un tā tālāk. Un tad, kad nāks laiks un iespēja, tad es tev it kā pilnīgi nesaistītu palūkšu kaut ko pretī. Tu esi atbildīgs tur par to konkursu, vai tu vari ietekmēt tur kaut kādu konkursu vai ne, un man par to būtu interese, un grūti jau tad atteikt ir. Un tādā veidā šī piebarošana, kas citās valstīs tiek sodīta daudz stingrāk nekā mums likums un likuma piemērošanas prakse to ļauj.
Nu, piemēram, Zviedrijā praksi, ko es esmu skatījies, ja valsts amatpersonai kāds uzņēmējs sāks kaut ko dot, kaut kādus labumus, teiksim, tur apmaksāt kaut kādas visādas lietas ģimenei un tā tālāk, prokurors pētīs, vai ir kaut kāds leģitīms iemesls, kāpēc tie labumi tiek doti. Un tad, piemēram, ja tas prokurors, ja tajā lietā atklāsies, ka tā amatpersona varbūt ir cieši tuvs draugs tam uzņēmējam kopš, vidusskolas laika, un viņi kaut ko tādu vienmēr ir darījuši, tad prokurors noticēs tajā amatpersonai, ka, tas vienkārši viņi ir viņi ļoti tuvi cilvēki, viņi vienmēr ir visu kaut ko tur viens otram devuši un darījuši, un tā tālāk, tad mēs varētu tam ticēt. Bet ja lietā būs redzams, ka nevar atrast nekādu loģisku citu iemeslu, kā vienkārši droši vien, ka tas labuma devējs gūst labumu no amatpersonas darbības. Viņi nav kaut kādi ļoti tuvi draugi, tur nav kaut kādas tādas cita leģitīma izskaidrojuma, kāpēc tie labumi tiek doti. Un ar to var būt pietiekami, lai to amatpersonu notiesātu par kukuļņemšanu, jo viņš vienkārši ņēmis labumus, un tiem labumiem nav cita leģitīma izskaidrojuma. Respektīvi ir notikusi kaut kāda amatpersona šīta piebarošana, un bieži vien tas notiek arī tīri sistemātiski. Eiropas parlamentā ir bijuši daudz skandāli tieši par šāda veida skandālu, kur, teiksim, ārvalstis ir dažādi, tā teikt, piebarojušas un uzturējušas savus Eiropas parlamenta deputātus, lai viņi prastos gadījumos, kad nonāk līdz lēmumiem, kas šīm konkrētām ārvalstīm ir interesanti, lai viņi prastos, tad attiecīgi tur nobalsot, kad Eiropas parlaments, izsaka kaut kādus viedokļus par, cilvēktiesību ievērošanu kādās trešajās valstīs vai kaut ko tam līdzīgi, lai tie deputāti attiecīgi to politikas procesu ietekmētu, tām trešajām valstīm, viņu valdībām labvēlīgākā virzienā, tur bijuši vairāk skandāli Eiropas parlamentā šajā sakarā, tādā veidā. Es īstenībā priecājos dzirdēt, ka ir bijuši kaut kādi skandāli, jo tas nozīmē, ka ir kaut kāda atklāšana, jo ja viss ir kārtībā, ja nav skandāli, tad tas nozīmē, ka tas viss kaut kur slēpjās, un man liekas bieži vien cilvēkiem šķiet, ka tas ir kaut kas slikts. Protams, ir slikti, ka ir korupcija un ka mums kaut kas tāds vispār notiek, bet katru reizi, kad ir kaut kāda ziņa par kaut kādu izmeklēšanu, tiesas process īstenībā atvieglot nopūšos, jo tas ir tā kā, sistēma strādā, ir cilvēki ziņo, cilvēki tiek pieķerti, cilvēki saņem sodu, uzņemās atbildību. Un runājot par atbildību, es tev gribēju pavaicāt tieši vairāk par privāto sektoru, par uzņēmējiem, par darba devējiem. Kāda, es teikšu, ir mūsu atbildība vai loma šajā pretkorupcijas sistēmā un tajā sistēmā, kas palīdz garantēt arī Latvijas drošību galu galā un veidot to savstarpējo uzticēšanos sabiedrībā. Vai ir kaut kādi rīki, sistēmas, un kāda vispār šobrīd ir situācija Latvijā, kāda ir, tu pieminēji jau statistiku par šo uztveri, bet varbūt var vairāk ieskicēt par šo. Vispārīgi runājot, ir divi veidi korupcija, it īpaši, ja mēs domājam tieši par kukuļošanu, ir privātā publiskā korupcija, tas ir gadījumā, kad, teiksim, privātais dod kukuli amatpersonai, valsts amatpersonai, un ir privātā korupcija, kur privāta persona dod kukuli privātu uzņēmumu pārstāvim un tā tālāk. Un abas ir krimināli sodāmas, apveida korupcijas, bet Latvijā ir ļoti maz atklātu šo te privātā korupcija, tajā jomā ir biznesa vidē korupcija.
Un es domāju, ka tur vajadzētu būt pietiekami būtiskai slēptajai daļai, tāpēc, ka atkal, ja mēs paskatāmies uz citām valstīm, kur to privāto korupciju apkaro aktīvāk, kaut vai tu pašu Zviedrijā, lielās līnijās statistikā publiskā sektora korupcija un privātā sektora korupcija ir gandrīz vai tādā līdzīgā apmērā. Jo privātajā sektorā jau ir līdzības, ir darbības, kas ir tādas pašas kā publiskā sektorā. Piemēram, tāpat kā publiskā sektora iestādes slēdz līgumus, lai pirktu kaut kādas preces un pakalpojumus, privātajā sektorā uzņēmumi tieši tāpat slēdz līgumus, lai viņiem piegādātu preces un pakalpojumus. Un lielos uzņēmumos tie cilvēki, kas pieņem lēmumus par šiem līgumiem, jau kaut kādā ziņā ir līdzīgi arī tiem ierēģiem, kas pieņem lēmumus. Kādreiz ir tāds priekšstats, kad privātais uzņēmums visu dara savā, to saimniecisko darbību veids savās interesēs, tāpēc tur jau korupcijas nebūs. Ierēģiem nav tās saimnieciskās ekonomiskās intereses, lai viss notiktu efektīvāk, tāpēc tie ierēģi korumpējas. Bet tā jau tas īsti nav, jo līdz galam, lielā privātā uzņēmumā tie cilvēki, kas faktiski veic visus šos darījumus un tā tālāk, viņi jau tāpat ir pārsvarā, viņi ir vienkārši darbinieki, tādā izpratnē viņi ir līdzīgi tiem ierēģiem, kas ir valsts iestādēs. Un tāpat kā ierēdnis valsts iestādē, valsts amatpersona var izrādīties negodīgs un var censties kaut kā negodīgi iedzīvoties no tās savas varas. Līdzīgi jau arī privātā uzņēmumā arī kaut kādi cilvēki var izrādīties negodīgi un mēģināt iedzīvoties no tās varas, kas viņam ir uzticēts attiecīgi tur tā privātā biznesa ietvaros. Un es domāju, ka mums ir diezgan stipra pārliecība uzņēmumiem parasti, ka viņi paši kaut kā šos gadījumus izķers un tiks galā, ja tas negodīgums kaut kur ir. Jā, nezinu, lai viņiem veicas, protams, ar to, jā, bet tā teikt, tiesība aizsardzības iestādes tiek tādos gadījumos iesaistītas diezgan reti. Bet kā ir citās valstīs? Tas ir tā kā Latvijā vai tas ir kopumā visā pasaulē, ka privātais sektors ir bišķiņ neredzams šajā ziņā un netiek iesaistīts? Kā kurā vietā, kā es teicu, uz Zviedrijā viņš nav neredzams tajā ziņā. Tur ir diezgan daudz tās prakses, ka tāpat arī uzņēmumi, kad konstatē šis kaut kādas korupcijas pazīmes savu darbinieku vidū, to risina vēršoties tiesībā aizsardzības iestādēs un tur attiecīgi cilvēki. Tieši tāpat, ja tu nozagsi kaut ko valsts iestādē vai ja tu nozagsi kaut ko privātā uzņēmumā, abos gadījumos tas vienkārši ir noziegums. Un principā cilvēks būtu saucams pie atbildības, neatkarīgi no tā, vai viņš ir nozadzis kaut ko valsts darbā strādājot, vai viņš ir nozadzis kaut ko privātā uzņēmumā strādājot. Zaglis ir zaglis. Un zaglis būtu jāsauc pie atbildības. Tieši tāpat ir kukuļņēmējs. Vai viņš ir kukuļņēmējs valsts iestādē, vai viņš ir kukuļņēmējs uzņēmumā, tur arī principiāli jau nav starpības. Varbūt tu vari īsumā nosaukt galvenās lietas, galvenās sekas korupcijai privātajā sektorā. Kas tad tā taču ir privātā nauda, tā nav sabiedriskā nauda. Kas tad ir tas? Kāpēc nav forši, ka uzņēmumos arī privātajā sektorā notiek korupcija? Tur ir vairāk, ja runa ir par korupciju, kur neiesaistās uzņēmumu īpašnieki, tad attiecīgi akcionārs vai īpašnieks ir tas, kurš tiek apzakts. Uzņēmums cieši, jo uzņēmumā saimnieciskā darbība cieši no tā. Tā kā tas ir akcionārs, tas ir īpašnieks, kurš cieši no uzņēmuma, kurš ir korumpēts.
ja mēs runājam, vai, teiksim, iedomāsimies, kur, tad tas ir īpašnieks. Ir tad cita situācija, citā biznesā, kur kādreiz pati uzņēmuma vadība vai pat, teiksim, īpašnieki varbūt iesaistīti. Tādos gadījumos var arī ciest plašāka sabiedrība, piemēram, kur mēs to varam ļoti skaidri apzināties vai saprast, teiksim, finanšu sektorā. Ja, teiksim, banka ir gatava dot tādus kredītus, kurus bankai nevajadzētu dot, tad var šīs te korupcijas rezultātā izdāļājot bankas naudu tādā veidā, kā tas nebūtu jādara, var nogremdēt visu banku, novest līdz bankrotam, uzņēmumu var novest korupcijas ceļā, uzņēmumu var novest līdz bankrotam, un tajā gadījumā jau tas cietušo loks, mēs saprotam, kas notiek, ja, teiksim, banka bankrotē, tad tur ir daudz cietušo, tā skaitā, protams, arī valsts budžets, tāpēc, kad valsts budžetam tad kaut kas būs jākompensē, un tā tālāk, ja, tad tur tas cietēja loks ir krietni plašāks. Valstīs, kur biznesa vide ir tāda pavisam mežonīga, ar korupcijas palīdzību zog uzņēmumus, nolaupa uzņēmumus. Reiderisms ir tāda pazīstama lieta, ja? Notiek ar korupcijas palīdzību bieži vien. Kā jūs varat ar korupcijas palīdzību sagrābt uzņēmumu? Ja? Jums jākorumpē, teiksim, uzņēmumu valde, direktors, kurš var noslēgt tādus līgumus, kur rezultātā uzņēmums pāries pie cita īpašnieka. Te mēs jau esam pavisam mežonīgā sfērā nonākuši, vai ne? Tādām, gribētu domāt, ka Latvijā varbūt tas tā nenotiek. Mēs esam bijuši kaut kur pavirzījušies. Bet tādās pavisam mežonīgās vidēs, vai ne? Tā ir tāda schēma, ja es gribu to uzņēmumu sagrābt, kas ir viena metode, ko es varētu darīt. Es varētu uzpirkt, korumpēt tā uzņēmuma direktoru, lai viņš noslēdz ar mani tādus līgumus, piemēram, uzkrauj savam uzņēmumam tādas parāda saistības, ka beigās tas uzņēmums pāries kreditoram, un tas uzņēmuma iepriekšējais īpašnieks būs tas, kurš būs apkrāpts tajā rezultātā. Tas ir reiderisma. Tā ir tāda brutāla, nelikumīga reiderisma schēma. Bet es esmu dzirdējusi, tagad jau saskārusies ar to, ka ir arī tāds ISO standarts 37001, jeb pretkorupcijas vadības sistēma, ko arī ir ievies Švenk Latvija. Varbūt tu vari ieskicēt par šo, kāda šim loma, kāpēc, vai to vajag darīt uzņēmumiem, ievies šādus standartus, kāda tam ir nozīme, vai tam vispār ir kaut kāda nozīme, ja mēs runājam, piemēram, tagad tu nosauc tādu piemēru par reiderismu, vai tas kaut kā, vai šādi standarti novērš kaut ko tik ekstremāli, bet varbūt arī tāds mazākas darbības, varbūt mazāk kaitīgas, bet koruptīvas darbības, viņas arī var kaitēt, vai ne, uzņēmumam, un kā tas ISO standarts tādas var novērst. Ja es domāju, ka tik brutālos gadījumos, kā es aprakstīšu, reiderisma gadījumā, tur var būt jau varas uzņēmuma pretkorupcijas standarti, vai kā angliski saka, anti-corruption compliance, tad pretkorupcijas atbilstības standarti un politikas jau vairs droši vien nepalīdzēs. Jā. Bet mazāk ekstrēmos gadījumos, protams, ko mums dod šie uzņēmumu pretkorupcijas atbilstības standarti un politikas, uzņēmumu iekšējās politikas. Uzņēmumu mēdz viņu saukt par politikām, ja mūsu pretkorupcijas politika vai mūsu tur kaut kādu citu, teiksim, politikas ir uzņēmumos.
Tas ietver virkni procedūru, ar kurām mums būtu jāpanāk, lai mūsu uzņēmumu darbinieki neņemtu kukuļus vai kaut kādas aizliegtas dāvanas un tam līdzīgas, vai aizliegtas kaut kādas tā sauktās viesmīlības. Jā. Un no otras puses, lai mūsu uzņēmumu pārstāvji arī ieskaitot aģentus, teiksim, ieskaitot trešās puses, kas strādā mūsu uzņēmumu vārdā, nekukuļotu citās, teiksim, amatpersonas, gan mūsu valstī, gan citās valstīs. Multinacionāliem uzņēmumiem ir ļoti svarīgs tas apstākļus, lai, ja viņi darbojas dažādās jurisdikcijās, lai viņu pārstāvji vai viņu filiāļu vadītāji trešajās valstīs nekorumpē, neiesaistās korupcijā attiecībās ar to trešo valsts amatpersonām un tā tālāk. Un tur ir visādas procedūras, visādi pasākumi, kas ir prasīti. Tas ietver grāmatvedības noteikumus, piemēram, lai visos uzņēmumu maksājumos, ko uzņēmums veids, būtu skaidri saprotams, par ko uzņēmums veica maksājumu. Tas ir viens tāds pretkorupcijas, tāda pamatlieta, kas ir tāda, it kā pat varētu šķist pašsaprotama, bet, tad, ja uzņēmumi iesaistās korupcijā, tad tas bieži ir tā joma, kur to mēģina notušēt. Ja? Es uzņēmums samaksā kādam kukuli, un grāmatvedībā tas tiek ievests kā kaut kāds, dīvains darījums, kaut kāds, tiek radīts kaut kāds piesakas grāmatvedībā tam kukuļa maksājumam. Kādreiz jau bija laika, kad uzņēmumi tieši rakstīja, ka tas ir kaut kāds tur veicināšanas maksājums grāmatvedībā. Ļoti atklāti. Ļoti atklāti, jā, bet tagad tas bija tad, kad tas nebija daudzās valstīs aizliegts, tagad tā vairs nedrīkst rakstīt. Jā, tagad mēs atcerēt kaut kādas citas. Bet, respektīvi, tas pamatprincips ir tas grāmatvedībā, lai par katru maksājumu ir ļoti skaidrs, par ko un kāpēc viņš ir maksāts. Arī lai rēķini, kas tiek iesniegti, kas ir labā praksa rēķinos, lai rēķinis, kas tiek iesniegts uzņēmumam, ko uzņēmums apmaksā, lai tie rēķinā būtu skaidrs, par ko kāpēc tiek samaksāts, lai tur nav kaut kāds tāds abstrakts, kaut kādas lietas, nezinu, tur, rēķinā nevajadzētu būt vispārīgai frāzei, nezinu, konsultāciju pakalpojumi, kuras var tu samaksāt jebkam, jebkādas kaut kādas mistiskas summas, vai ne, tur vajadzētu būt specificētam, par ko tiek maksāts. Visādi šāds it kā garlaicīgas un tādas papīru lietas, vai ne, bet kas ir tā labā... Bet viņas efektivizē... Bet kas ir tā labā praksa, kas arī iekšēji nodrošina caurskatāmību, un ja, teiksim, uzņēmums tiktu auditēts, tad rastos tas ir tas, ko auditori pēc tam raksta, ka ir radusies pārliecība, ka tie dokumenti atspoguļo reālo finanšu stāvokli un darījumus tas dod arī uzticību, uzticēšanos no ārpus. Man liekas, uzņēmums, kurš ir atbilstīgs šiem standartiem un ir izgājis visus audits, tas arī iedod sadarbības partnerim, arī valsts acīs varētu būt šis uzņēmums tiešām rūpējās par to, lai būtu caurspīdība, lai tiktu novērsti korupcijas riski, cilvēki tiek apmācīti, un man liekas, ir arī ļoti pozitīvi tas, ka darbinieki tiek apmācīti un šajās praksēs ievest, tas nozīmē, ka viņi varbūt arī būs atbildīgi pilsoņi ārpus darbvietas. Un runājot par tādu sabiedrības domāšanas maiņu, tā kā mums tā uztvere Latvijā korupcijas ir iestagnējusi. Jā, tu teici pašā sākumā, un kāpēc tā ir, vai kāpēc mums salīdzinoši ir augsta šī korupcija vai korupcijas uztvere. Jautājums, ko mēs varam darīt, kā mēs to varam mainīt, vai tas vispār ir iespējams, kas būtu kaut kas tāds, ko varbūt
Labi, viens ir tas, ko valsts var darīt, bet varbūt ko mēs katrs kā indivīds varam darīt šodien, rīt, un ko mēs varam teikt saviem draugiem, kolēģiem, lai viņi varbūt dara bišķiņu citādāk, lai tomēr mainītu šo stagnējošo situāciju Latvijā. Jā, reizēm ir tāda sajūta, ka gribētos, lai Latvijā gan ekonomiskā dzīve, gan politiskā dzīve varbūt kļūtu tāda mazliet vitālāka, jo mēs esam tā mazliet, it īpaši pēdējos gados Ukrainas kara kontekstā un tā tālāk, mēs esam tā mazliet sarāvušies, lai varētu izdzīvot. Un kas ir saprotama tāda reakcija, ja? Mēs runājam par to pašu, teiksim, valdības darbu, ja tā sajūta ir, ka ir svarīgi, lai tiktu veltīta nauda aizsardzībai, lai tur tiktu pirktas lietas un stiprināta valsts aizsardzības spēja un tā tālāk, un tas viss cits kā aiziet tā kā tādā otrā plānā. Un tad, diemžēl, tas noved pie tās kaut kādā ziņā šīs tādas stagnācijas. Un es domāju, ja mums izdotos tādu vitālāku attīstību panākt, tad īstenībā tas ir tas, kas, ja cilvēks saskata iespējas, leģitīmas iespējas, tiekties uz labāku dzīvi, tad viņiem arī ir mazāks kārinājums uz to labo dzīvi tiekties kaut kādā neētiskā, nelegālā veidā un tā tālāk un tā joprojām, ja. Bet es domāju, ka mēs jau, ko katram pašam darīt, es domāju, ka te mēs nonākam, vai tas patīk vai nepatīk, bet te mēs nonākam pie tāda drusku tāda moralizējoša tā uzstādījuma, bet tas ir pie tā vecā labā nedarīt to, ko tu negribi, lai citi darītu. Tādā veidā, ja tu negribi, lai citi tevi pastumj malā, ka tu būsi kaut kur rindā vai gribēsi kaut kādu valsts pakalpojumu saņemt un kaut ko tam līdzīgi, ja tu negribi, ka cits ar naudu spēj tevi vienkārši tā kā atbīdīt malā un aiziet priekšā un saņemt to pakalpojumu vai kaut ko citu, ko tu vēlies ar valsti izdarīt, attiecībās ar valsti, tad nedari to, vai ne? Nedari to, ko tu negribētu, lai citi dara. Tas ir tā vienkārši, vai ne? Skan tā kā, viens puses tā kā drusku moralizējoši tādiem augstiem plauktiem, ja, bet tas jau ir tas, kas... Tas ir tas bāzes līmenis vai bāzes pamats, vai ne? Vispār tādai universālai ētiskai rīcībai. Tā apziņa, ka mēs esam sabiedrības daļa, ka šī valsts ir mūsu visu valsts, un mūsu bērni šeit dzīvos, mums gribās, lai kaut vai tai pašai drošībai, lai beigtos karš pēc iespējas ātrāk, ka tam vajag tos līdzekļus, attiecīgi mēs negribam atņemt līdzekļus tam un tā kā nozagt, vai ne? Un, tā kā bišķi paraudzīties arī plašāk. Jā, tas ir tas, ko mēs principā varam prasīt un sagaidīt, lai katrs labs pilsonis ievērotu. Protams, no otras puses vajag arī, lai valsts tam palīdz, izmantojot to varu, kas valstī ir dota. Un es tiešām domāju, ka, piemēram, būtu bijis labi, ja knabi nevis noplātītu rokas, kā viņi ir darījuši tagad, kad, amatpersonu piebarošana Latvijā nav sodāma, tāpēc mums tur kaut kādas lietas ir vienkārši jāizbeidz. Būtu bijis labāk, ja viņi šo būtu sapratuši jau saulaicīgi un kaut kur teikuši, ka tā vispār ir problēma, kas būtu tā kā jālabo, ka tur varbūt kaut kādu vajag likumu vai prakses maiņas, tā apsteidzoši.
tas būtu bijis labāk. Jā. Protams, cerams, ka vismaz uz priekšdienām kaut kas šajā jautājumā arī tiks pacelts un risināts. Un tur šajos jautājumos valsts varētu rīkoties aktīvāk. Man viena lieta vēl piemērs, kas nāk prātā, ja, teiksim, man šķiet bija ļoti laba iniciatīva vienam deputātam Saeimā, kas iesniedza priekšlikumu likumam, piemēram, ka tiešām būtu jāparedz krimināla atbildība par karteļiem publiskajos iepirkumos. Jo karteļi publiskajos iepirkumos ir liela nelaime Latvijā. Kad tie pretendenti savstarpēji saskaņojas un tad sadala, vai ne, šoreiz es vinnēšu iepirkumu, nākamreiz tu. Nākamreiz vēl tur mūsu trešais draugs, un tā mēs pa karuseli laidīsim tos iepirkumus un pelnīsim. Un, protams, mēs nelaidīsim cenas uz leju, tāpēc, ka mēs nekonkurējam cits ar citu, tāpēc, ka mēs sadarbojamies, jā. Attiecīgi, piemēram, valsts pārmaksā. Vai... Jā. Ir tie sodi, kurus var uzlikt konkurences padomi, ja tur naudas sodi par šādām aizliegtām vienošanās, bet tās sodnaudas nav tik lielas. Ja to dara sistemātiski un lielos iepirkumos, ciniski darboņi, to var arī uztvert vienkārši kā tādu, šad un tad jāsamaksā tā kā nodeva, ja? Tā kā kaut kāds sodnauda, ja? Skan ļoti ciniski, bet, tie cilvēki, kas ir iesaistīti nopietnā korupcijā, viņi arī parasti ir ciniķi. Un es domāju, ka krimināla atbildība par karteļiem iepirkumos būtu ļoti, ļoti iederīga un atbilstoša šī nodarījuma kaitīgumam sabiedrībai, bet Saeimas vairākumam nešķita, ka to vajadzētu. Tā kā tas ir žēl, Tusku. Un šī te pati, kā es teicu, šī te interešu pārstāvības likuma vairāk būtisku elementu ieviešanas atlikšana, arī tas kā reizes simptomi, tā ir tā stagnācija, kā es saku. Mēs tā teikt no 90. gadu mežonības esam izkāpuši laukā, jā. Bet tālāk? Tad mēs tā kaut kur esam tādā vidus līmenī kaut kur tā palikuši, un tad tur tā paliekam. Un, protams, arī ļoti, ļoti žēl, ka vēl paralēli mēs iegūstam to, ka es nezinu, vai mums vajag ikdienas politikā tagad iegrimt to ne, bet ka politisko procesu pēkšņi sagrāba ar kaut kādiem jautājumiem, ar kuriem vispār nevajadzētu nodarboties, jā, tā kā Stambulas konvencijas denoncēšana, jā, kas iesūc sevi, tā teikt, no politiskām diskusijām un vides, izsūc visu gaisu savāc sev. To tagad visa uzmanība ir tikai uz to. Viss publiskā telpa ir elektrizēta uz šo jautājumu. Fokus ir uz to, nevis uz tādām steidzamākām lietām. Un paralēli daudz kas, vai ne, kam par ko būtu sabiedrībai jāuztraucas un pēc jārisina būtu, tas atkal paliek kaut kur otrā plānā. Bet tāda, diemžēl, ir tā politiskā realitāte. Paldies tev liels, Vald, par šo sarunu un iedvesmu. Un daudz iepazinām pretkorupcijas tēmu un ceram, ka šī saruna tev, klausītāji, bija noderīga. Tiekamies nākamajā Domu Deļa sērijā. Atā!